Thank you. Sorry, 58. You have cash. Okay. Oh, okay. 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 Yeah. Okay. All right. Thank you. You kā apsūdētas uz laimi. Varbūt vienā vietā, nevis pa visu stāv. Un vēlies arī iekāpt, ne? Smells shitty. Iesim iekšā takā, sen neesam nekur gājuši. Šeit starp citu nav vispār nav zonas. Un tas ir ļoti patīkami, jo nav nevienam jāatbild. Jo nevar nemaz atbildēt. Šajā takā mēs gribam atrast. Turpmāk mēs ļoti labi izplānosim, kur palikt. Jūtīgāsim ūdens! Kur tad te kurpes jāmazgā? Ir forši atkal būt kaut kur pie kokiem, putniem un prom no cilvēkiem. Mēs tikko redzējām ļoti skaistu skatu, mēs tikai nenofilmējām. Sorry! Šī tā kā aizved līdz šim ezeram, tas arī viss. Tālāk viņi nekur citur neved. Kaut ko varbūt jūru redzēsim. Gaisma te ir nenormāli kruta. Gaisma ir ļoti kruta. Šitais jau tā kā Limbažos. Tikai Limbažos var Bērzos ieiet iekšā. Tas mums ir labs. Apulīts. Vēlākam atstājumšu to. Let's go. McLean Falls. 40 minūtes. Iesim? Baigi ilgi. Labēji. Mēs ejam uz ūdenskritumu. Uz vēl vienu ūdenskritumu. Neapnīkstoši skatāmies uz dabu. Pasties uz tiem apaugušiem kokiem. Tuvojamies! Tuvojamies! Kāpēc kamerā izskatās tik slikti? Vairs nedēļa arī kamerā, tas izskatās labi. Kur visu laiku iet uz augšu? Baltās zeķītēs un čībiņās.
Tas ir tuvu, vai ne? Wow! Wow, 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 wow! Ļoti skaisti. Mēģinām apgriezties tā, lai nenokristu. Vai ne? Vai ne? Vai ne? Nu, forši mēs izgājām taku. Mans secinājums ir tāds, visur ir skaisti, visi taka bija skaisti. Bet kāpēc visi iet, neskatās apkārt, nu labi, varbūt arī skatās apkārt. Labi, iet, skatās apkārt visi, ja. Bet galvenais, ko iet skatīties, ir tas ūdenskritums. Bet vispārējais jau arī ir skaisti, laikam jau nogurst no tās brīnīšanās par to visu skaistumu, kas ir apkārt. Nu kā visu laiku, kur paskatās, tur var atrast kaut ko skaistu. Uz visām pusēm griezies, kur gribi. Visur ir kaut kas skaists. Visur var atrast kaut ko skaistu. Nu, mēs brauksim surfot, vai ne? Davai, laižam. Mums arī nav vairs daudz laika. Vai tas ir vecais pulkstens. Tas rāda 9:30, tas rāda 2:30, bet telefonā rāda 13:30. Ļoti jauki. To vajadzētu uzlādēt. Labi, tiekamies surfojot. Mēs paliekam pa naktī istabiņā, ļoti lētā istabiņā, uz pasaulē slīpākās ielas. Rīt arī parādīsim, kā tā pasaulē slīpākā iela izskatās. Plāns rītdien ir surfot, jo šodien mēs bijām Kaka Point, tā arī saucās, Kaka Point. Gribējām tur surfot, bet viņi bija pārāk maziņi, tādēļ atbraucām uz Donēdinu. Un te bija ļoti lieli viļņi un atbraucām ļoti vēlu. Saule jau rietēja, tādēļ šodien nesurfojām. Un cerams, surfosim rīt no rīta, ja tik agri pamodīsimies. Labās ziņas ir tādas. Man ir atnācis beidzot e-pasts no vienas vietas, kuras ienesu savu CV. Pagāja labs laiciņš, kamēr es atkodu, kur tā vieta ir, kurā es esmu to CV ienesis. Jo e-pastā nebija rakstīts, viņi vienkārši bija uzrakstījuši, ka jāatnāk uz, tā teikt, pilota reizi vai, nu, tā teikt, bezmaksas neapmaksātu reizi, kurā tad man izstāstīs, kas, kā būs jādara, vai man patīk, vai viņiem patīk, vai saprotamies vai nesaprotamies. Es viņam teicu, ka man ir diezgan laba pieredze kā bārmenim un kā baristai un kā front of house. Front of house es biju 3 pavāros, brīnišķīga pieredze, paldies, visiem iesaku gan tur aiziet paēst, ja arī kāds meklē darbu, kur piestrādāt pa vasaru, viņi noteikti meklē darbinieks, tā kā droši piesakieties uz 3 pavāriem, tur ir burvīgs kolektīvs un viena no vislabākajām vietām, kuras savā dzīvē esmu strādājis. Es esmu ļoti, ļoti priecīgs, jo arī 3 pavāru dēļ šīs ceļojums ir iespējams. Cerams, ka pieredze, kuras esmu ieguvis pavāros, ļoti palīdzēs šeit darbā un palīdzēs mazliet samānīties viņiem, ka es ļoti labi pārzinu, ko es daru. Jo tā pieredze bija salīdzinoši īsa, 4 mēnešus es tur strādāju. Un tagad es ņemšu datoru, mācīšos visu par kokteļiem, lai es visus klasiskos kokteļus zinātu no galvas. Tā teikt,
2 dienas man ir laika, lai to samācītos, un diezgan garš ceļš atpakaļ uz Queenstownu, un tur pa ceļam visu to iemācīšos. Tas, ka ir iespēja aiziet uz šo izmēģinājumu reizi, ir brīnišķīgi. Tas dod kaut nelielu cerību, ka es šo darbu dabūšu. Tā teikt, tuvākais punkts darba atrašanai. Ko viss jābeidz runāt, jāsāk kaut ko mācīties un kaut ko jāsāk strādāt. Simple syrup, ko nozīmē? Cukurs sirups. Kas tas ir par kokteili? Garā sala. Labrīt, labrīt, labrīt. Brokastis ir galdā. Šodien ir kelokši. Tukši ievārījuma burciņa ar uzgrauzdētām 2 maizītēm. Ābols, kafija, piens. Kas tas tāds? Akmens. Šokolāde. Akmens ir šeit. Šokolāde Cintie, akmens man. Un skats no slīpākās ielas ir šāds. Šādi izskatās mūsu brokastu vieta. Ko labu apetīti! Esam uz pasaulē slīpākās ielas, kad cilvēki mēģina tikt augšā. Varbūt nemaz neizskatās tik slīpi, bet kur kundze mēģina noiet lejā. Ar mašīnu braukt augšā, tad tīrās mokas ir. Tad tu izved bērnus ārā, ratiņos, piemēram. Ejam pastaigāties? Mums aizam līdz veicītim lejā. Aizsaka pastruši. Viss čil. Jā, šī ir tā kā vieta, kurā mēs dzīvojam. Mazais, neuzroties, viss kārtībā, es tevi noķēru. Dosim atpakaļ augšā. Tad tev var puteni arī uzspēlēt. Pasies labāk, kā tai mašīnai iesbraucot augšā. Šeit vēl tāds labs. Breakdancer. Teiks filmē. Tā, laižam brokas branžītlējā. Piederminam automobīli. Ceram, ka viņam viss būs kārtībā. CV kaut kā visādi gar galvu. Citās. Uzliksim adresi. Brauksim atkal sērfot. Surf Point. Surf Hire. Central Dunedin. Un ko? Driverī varam likt arī neitrālajā, bet up. Tā. Nu, aiziet iziet, ne? Kreisais flāgas iet. Iet, tu? Jā.
Iet. Jo, ka mēs nenovadām. Ļoti labi tur. Apagaid. Varbūt padodas atpakaļ, jo tepat ir trepas, kuras es nepamanīju. Ļoti labi, ka padevām atpakaļ, jo tad nokļuši. Tur. Tā. Ko? Āžam lejā. Labi, ka mēs te neveļamies, jā? Vienkārši sāniski. Viņš mašīnas svanu. Nu, es te negribētu dzīvot. Cilvēki nāk, brauc, skatās pasaulē stāvāko ielu. Pasties un filmi un fotografē tieši tāpat kā mēs. Tieši tāpat kā mēs. Spēki tikt iekšā. Es vairs nevarēju ieeirīt. Ko kājas? Ko nevar postīgā pusies? Bija pāris labi. Bija tiešām pāris labi. Redzēji? Pāris labi. Sākumā pirmie divi vienkārši nav vietas. Redzēji pirmos divus? Tu pazūd. Tas pirmos divus es vienkārši paņēmu uzreiz. Zāzi vienkārši iegāju ūdenī, paņēmu divas viņas. Tad sāku baidīties. Tad sāku nereāli baidīties. Tā kā tie viņi nāk pār galvu. Viens man arī izmazgāja riktīgi. Katrs kaut kur siltu duši, jo es esmu atsaucis. Un tad es sāku nebaidīties atkal, tad jau sāku bija kaut kāda iespēja paķert pāris viļus. Tā kā forša sesija. Es esmu pārgurs no muguru, nenormāli sāli no visu laiks tās airēšanās. Kakls arī vienkārši sasprindis. Laižam, paķerst vielīt. Vienu gadījumā tur siltu dušu un arī šīvas. Labrīt! Šodien es esmu noskavies, kā jau redzams vakardien. Sērfošana varbūt nebija tā labākā ideja, jo ūdens ir ļoti augsts uz veselību. Deguns ir pilns ar puņķiem, šodien ir pirmā darba diena, tāpēc arī es esmu noskavies. Tā nav darba diena, tā pilota darba diena. Cerēsim, ka es to darbu dabūšu. Tagad mums ir 4 stundu ceļš līdz Queenstownai. Un labās ziņas ir tādas, ka rīt jau mēs varam ievākties mājā, un mēs no rītdienas kādu laiciņu vairs nebūsim bezpajumtnieki. Un būsim nobāzējušies Queenstownā, un tad jau redzēsim, vai tās ir labas vai sliktas ziņas. Ejam tālāk. Jāpārģērjos uz darbu, mēs esam apstājušies šeit stāvlaukumā. Mēs ņem mans ārā priekšpēdējo reizi, tā teikt, tā, lai likt viņas atpakaļ. Es ņem mans ārā, lai likt viņas atpakaļ pēdējo reizi. Jo šodien vairs nebūs jādara, un tad rīt jau būs jāņem ārā, lai nest atpakaļ uz mājām. Atpakaļ uz jaunajām mājām. Uz jaunajām mājām. Vienkārši uz jaunajām mājām. Jāpārģērbjās, lai iet uz darbu. Vēl tikai 1:30 līdz darbiņam. Burzīts.
Šis ir caurs. Kā es iztos? Mua. Nu, smuks. Spoguļītī pasīsimies. Labi. Tagad tikai augšpusīt vēl jānomaina. Labdien! Hello, my name is Matisse. I'm ready to work at your company. Jāslēš. Aiznesīsim uz garderobu. Ir garderobi, jā. Kur viens čības stāv. Visi ciemiņiem čības stāv. Kur viens man ir šitāds, man ir birkeni un aģiki, jā, ja vajag. Šī ir mūsu, cerams, pēdējā nakts mašīnā. Queenstownā viss bija nobukots. Arī visi campsite. Šis ir kaut kāds pāris kilometrus ārpus Queenstownas, vislētākais campsites, kurā var palikt. Ārā ir ļoti augsts. Šodien bija pirmā darba diena, izmēģinājuma darba diena, un gāja labi. Tikai mēs abi esam mazliet apslimuši, un sarījos C vitamīnu, sarījos ibīti, paracetamolu. Tādā ziņā varēja izturēt. Cerams, ka viņi mani paņems. Ienesu CV vēl vienā vietā. Tagad ir tiešām 2 grādi. Cik ir grādi? 2 grādi ārā. Un mēs paliksim mašīnā pēdējo nakti, jo rīt jau mēs varam ievākties mājā. Bet, šī nakts ir jāiztur. Kaut gan vienkārši jāatvadās mazliet no šīs mašīnas dzīves. Un jāizbauda, jo skats te ir varens. Rīt no rīta parādīšu. Tur ir kalni, mēnesis. Oi, baigais nogrums. Bet strādāt bija jaudri. Virtuvē drusku man sarāja, jo es jau esmu tāds ašais puisis un gribu visu uzreiz. Man tur nobremzēja drusciņu, bet arī tas labi. Un cerams, ka tas nekā neietekmēs. Citādi es izdarīju visu ļoti labi. Jāiet tīrīt zobi, jāiet gulēt, tiekamies rīt. Sarkanā zivsvudze. Re, kur mēs guļam. Šodien ir šī tik augsta nakts. Jā. Labi, ka tie, kas mani šodien paņēma darbā, nezinu, ka es darba drēbēs tagad arī guļu. Bet tā ir pēdējā nakts. Pēdējā nakts mašīnā 2 grādos. Mums kā jau varētu forši iedīties, bet tas, ka mēs esam apslimuši, mums kaut kā rada to nosalšanu sajūtu, bet, kā jau Sintī teica, mēs esam paēduši, mums ir jumts virs galvas, un viss ir kārtībā. Good morning, good morning, good morning. Pēdējā nakts mašīnā ir nogulēta. Forša naktsniņa gultā. Pēdējo nakti. Varam pūst ārā matraci. Varam likt mantas iekšā.
domāt, kā mēs pavadīsim laiku līdz 2-3, lai sagaidītu jaunās mājas. Un šorīt mēs esam pamodušies ar skatu. Mums ir luksus numurs, jā. Mums varēja katram uzgriezt savu temperatūru. Man bija siltāka temperatūra, Sintie bija vēsāka temperatūra, rekur uzgriezt. Un skats pa logu ir varens. Pievilkšu, lai var redzēt. Rekur. Un ziniet, tas vēl nav viss. Rekur, tās ir uzreiz durvis. Tur uzreiz iziet ārā. Rekur, tev ir viesnīcas šķības. Un rekur ir kalni. Reiz var aiziet pie kalniem paskatīties. Tur ir arī ūdens un var iet nopeldēties. Bet, ūdens ir publiskais. Šitais mums privātais skats. Forši, ka luksiņā palikām, ne, Sintula? Ļoti forši. Nedaudz skumjas par to, ka mēs ievācamies mājā. Tiešām ar priekšu un skumjas reizē. Ziniet, kas ir labākais guļot ārā drēbēs? No rīta nekas nav jāuzvelk. Tev viss jau mugurā. Nav jātērē laiks, lai domātu, ko vēl mugurā. Nav jātērē laiks, lai saģērbtos, lai izgludinātu drēbes. Tu jau esi saģērbies un gatavs dienai. Tāda liek tikai iztīrīt zobus. Ar skatu. Vai arī pagatavot un apēst brokastis. Nu, taisies ar tev brokastis? Varbūt jāizbrauc kaut kur svinīgās brokastis apēst. Jā. Ēras beigas. Brīdis ir pienācis. Mēs braucam uz māju vietu. Mēs gan daudz laika pavadījuši līdz brīdim, kurā mēs varam iet uz māju vietu, jāievada adresi. Kilometrs 600. Paldies! Paldies šim piedzīvojumam, paldies Volvo, paldies kamerai, paldies skatītājiem, paldies visiem atbalstītājiem, visiem mīļajiem cilvēkiem, paldies! Viens posms ir noslēdzies, tūlīt sāksies nākamais. Un nākamais posms nozīmē saprast to, kas notiks tālāk. Tieši tas arī notiks nākamajā posmā. Nākamajā posmā mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim tālāk. Un tam mums būs mēnesis laika vai 2 mēnešu laika. Saprast, kas būs ar darbiem, kas būs ar vīzām, kas būs ar palikšanām, kas būs ar dzīves vietām, kas būs ar sērfošanu. Queenstone, tagadējās mājas. Sērfošana ir 2 stundu attālumā, kas neizklausās nemaz tik slikti. Un, jā, iespējams, mēs pirksim dēļus. Iespējams, mēs pirksim hidras. Iespējams, mēs visu kaut ko darīsim. Bet tas viss ir tikai iespējams, jo mums nav bijis daudz laika par to domāt, jo mums ir bijis ļoti daudz jāsatraucās par naktsmājām, par ēšanām, par virzīšanām šur, tur.
Tādi ikdienišķi uztraukumi par to, ko darīt, kur iet, ko ēst un kur pirkties un kur liet degvielu un tā teikt, plānošana, vai ne? Bija ļoti tiešām forši pavadīt tik daudz laika kopā ar Volvo, bet es domāju, ka mūsu Volvo ir pelnījis tīrīšanu, mūsu Volvo ir pelnījis kārtīgi nomazgāšanu, lai gan mēs jau vienreiz kārtīgi nomazgājam Volvo. Bet iekšējo tīrīšanu mūsu Volvo arī būs pelnījis. Un tam mums vajag izņemt visas mantas, un es esmu neizsakāmi priecīgs, ka mums beidzot varēs būt Volvo ar 5 ādas sēdekļiem, nevis Volvo ar 2 ādas sēdekļiem un piegrūst aizmuguri. Esmu pateicīgs par to, ka Volvo mums vispār ir un kalpo labi, un pavisam drīz būs jāiet arī VOFs apskati, kas arī izmaksās, tāpēc ir jāsāk domāt par finansēm un budžetiem un tālākajām lietām. Paldies, ka tu skaties, paldies, ka tu esi kopā ar mums, un mājas tūri iespējams nākamajā sērijā. Ļoti patīkami satraukts. I think this is it. Kopš esam ievākšies mājā, ir pagājis cik? 15 minūtes.